Starp pasaules kausa posmiem biatlonā un treniņiem Otepē tradicionālajā tautas slēpojumā piedalījās arī šo sacensību patrons Andrejs Rastorgujevs. Vēl līdz pašam pēdējam brīdim pirms dots starts nebija skaidrs, vai Andrejs slēpojumā piedalīsies. Andrejs Rastorgujevs ir uzkāpšas slēpēm neticami. Latvijas čempions biatlonā. Rastorgujevs šo iespēju izmantoja treniņam un rezultātā tautas slēpojuma 20 km distancē pirmā vieta ar rezultātu 54 minūtes un 27 sekundes. Es biju domājis taisīt no rīta treniņa jau, bet pēc tam pārdomājam to, kā nostartēsim te sacensības un tieši konkrētus gabalus vai konkrētas sekundes vai minūtes braucam konkrētā ātrumā un sekojam līdzi pulsam un tieši kāpumiem. Atstrādājam vairāk, arī skatāmies uz to pasaules čempionātu virzienā. Arī, protams, arī līdzutēri un tā tālāk, un gribās mājās arī visu varēja apvienot kopā, un tas jau ļoti labi. Jāsaka, pats cilvēks piedzimts šeit trasē, apsveicām! Tautas slēpojuma uzvarētājs Andrejs Rastorgujevs. Malācīs, apsveicām! 20 km distanci izvēlējās arī tādi sportisti, kas pēdējās sezonas no aktīvā sporta aizgājuši, kā piemēram biatlona speciālists Ilmārs Bricis un Oskars Muižnieks. Šiem abiem slēpojuma dalībniekiem spraiga cīņa izvērtās visas distances garumā, un ar gandrīz identisku rezultātu tikai ar 1 sekundes simtaļas pārsvaru pār 3. vietu otrais finišēja Oskars Muižnieks, aiz sevis atstājot biatlona veterānu Ilmāru Brici. Savas mājas sienas tomēr palīdz Oskaram Muižniekam, Ilmārs Bricis trešais. Tu nevarēji šobrīd būt savādāka. Kad pusgadu vairāk mači nebija braukti, tā kā jebkurš tāds pasākums vismaz ir tas ir tam stimuls trenēties uz priekšu kaut ko, lai nebūtu tizls vienkārši. Dalībnieki startēja 20, 10 un 5 km distancēs. Kā jau pierasts pie Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, aktuāls paliek jautājums par sniega daudzumu un trases kvalitāti. Alūksnē trasi varēja sagatavot no dabīgā sniega, un kā apgalvo paši dalībnieki, slēpes slīdēja labi un trase sagatavota līmenī. Lieliski, jauki un vispār ļoti laba trase. Vispār vieglāk kā Madonā. Madonā bija grūtāk pagājušā svētdiena. Tur bija visu laiku kalna augšā, kalna lejā, te vismaz drusciņ kaut varēja atelsties. Es neesmu tik liels speciālists par to, lai tā lemtu, bet ļoti labi, jā, salīdzinot kā pirms kaut kādas nedēļas kaut kur citur, ka braucu, tad bija tāds izšķīdis sniegs, bet šeit ir riktīgi ziemīgi apstākļi. Ļoti kvalitatīvs bija slīdini, labi brauca, un man liekas, ka sportistiem ir veiksme, ka ir šāda trase. Normāli, no vietām tāds glumāks ir Pedrīts, jau nav tā, tik daudz sniega tā piebraucies, bet visumā ļoti labi. Sniega tehnika strādāja no rīta, var braukt ar ļoti labām slēpēm, un es pats arī šodien noslēpoju 5 km aplijā, ar trases kvalitāti viss ir kārtībā. Šogad Latvijas novados bija vērojams sniega trūkums, tāpēc arī vairākas tautas slēpošanas sacensības nenotika. Taču uz Alūksnes ziemas sporta centru mežonieki ieradās vairāk nekā 200 aktīvu sportistu, kas neslēp savu sajūsmu par sportiskām aktivitātēm. Mēs visa ģimene, sieva slēpo, es slēpoju, mazais puika slēpo, visi slēpojam, līdz ar to tāda ģimenes sportiska sajūta ir. Un es saku, arī vasaras skrējieniem trenējos tā, tīri fizisko, lai uzlabotu, tīri, lai varētu, jā. Es sportletā visos veidos skrienu, slēpoju, braucu ar riteni, vīrs piedalās, viņš man līdzvelka. Viņš tā lokomotīva, es cik vagoniņš aiz viņa. Es cenšos katru dienu kaut cik vai paskriet vai paslēpo, kad ziemu ritiņiem pabrauc, un tā visi kompānijā jauniem piedalās, jauns mūžums tāds, kā tūlīt savādāk ar visiem kopā. Tautas slēpojumu organizēja Alūksnes pašvaldība kopā ar sporta klubu Sportlet. Plašāku interviju ar Andreju Rastorgujevu redzēsiet raidījumā Sporta tribīne, kurā viņš pastāstīs par aizvadītajiem pasaules kausa posmiem biatlonā un jauno biatlonistu sagatavošanu Latvijā.